Atcerieties to, ka pacienti ar galvas smadzeņu audzēju nereti nespēj kritiski izvērtēt savu stāvokli vai arī pamanīt, ka viņiem ir kādas problēmas. Tāpēc šajā video mēs uzmanību pievēršam šīm slimības pazīmēm, kuras var izvērtēt arī apkārtējie cilvēki. Un laicīgi šo pacientu aizvest pie ārsta un veikt izmeklējumus un sākt ārstēšanu. Kādas ir 7 galvas smadzeņu audzēja pazīmes? Pirmais, protams, ir jāmin galvas sāpes. Galvas sāpes mēs zinām, ka ir 2 veidu. Tās ir primāras, jeb galvas sāpes pašas par sevi kā slimība. Tā var būt, piemēram, migrēna vai cita veida galvas sāpes. Vai arī sekundāras. Un sekundāras galvas sāpes parasti ir saistītas ar kaut kādu procesu galvaskausa iekšienē. Un tas var arī būt galvas smadzeņu audzējs. Galvas sāpes bieži vien, kā mēs zinām, ir saistītas ar, piemēram, neizgulēšanos vai stresu vai nepietiekamu šķidrumu uzņemšanu. Bet, ja galvas sāpes ir kaut kādu ilgāku laiku, piemēram, vairākas dienas no vietas, iepriekš nebijušas sāpes, galvas sāpes, kuras izteiktākas no rītiem, tad tam noteikti ir jāpievērš papildus uzmanība. Otrkārt, tie ir kustību traucējumi. Kustību traucējumi var būt saistīti ar to, ka audzējs atrodas kaut kur pie kustību zonas vai kustību zonā, vai arī audzējs atrodas kaut kur citur smadzenēs, bet smadzeņu tūska izraisa šo funkciju traucējumus. Ja galvas smadzeņu audzējs atrodas smadzeņu puslodēs vai virs smadzeņu puslodēm, tad tie parasti ir kustību traucējumi pretējā pusē. Kustību traucējumi var izpausties dažādās ķermeņa vietās. Tā var būt seja, roka vai kāja vai visas šīs ķermeņa daļas vienlaicīgi. Treškārt, runas traucējumi. Runas traucējumi var izpausties kā vārdu izrunāšanas problēma vai arī runas sapratnes problēma. Tas ir, ka cilvēks nesaprot to, ko viņam pasaka. Viņš nespēja izpildīt to, ko viņam lūdz. 4. pazīme. Tās var būt arī personības izmaiņas. Tas ir, ka cilvēkam mainās uzvedība, viņš nav vairs tāds, kā jūs viņu pazināt. Personības izmaiņas ir raksturīgas kaut kādiem procesiem, kas skar pieres daivas. 5. pazīme. Līdzsvaru un koordinācijas traucējumi. Pacientiem ar galvas smadzeņu veidojumiem bieži vien ir sūdzības par nestabilu gaitu, biežiem kritieniem vai arī galvas reiboņiem. 6. pazīme ir redzes traucējumi. Redze var pasliktināties vai pazust visai acī pilnībā, vai arī tikai daļēji. Tas ir saistīts ar redzes ceļu un redzes nervu anatomiju. 7. pazīme ir epilepsijas lēkmes. Epilepsijas lēkmes var izpausties kā vienas ķermeņa puses ekstremitāšu patvaļīga raustīšanās, vai arī vienas ekstremitātes, vai arī, piemēram, sejas vienas puses raustīšanās. Bet ir dažādu veidu epilepsijas lēkmes, un epilepsija var izpausties arī kā lēkme ar pilnīgu samaņas zudumu un visa ķermeņa raustīšanos. Galvaskausa audzēji var attīstīties no dažādām daļām. Tie var būt smadzeņu audzēji, tie var būt smadzeņu apvalku audzēji vai arī galvas smadzeņu nervu audzēji. Audzēju attīstības ātrums ir ļoti dažāds. Mēs zinām to, ka ļaundabīgi audzēji attīstās ļoti ātri, savukārt labdabīgi veidojumi var augt gadiem ilgi, un pacients par tiem var ilgstoši neko nezināt un atklāt tikai tad, kad šis veidojums ir sasniedzis kaut kādu kritisko izmēru un nospiež kādas funkcionāli svarīgas smadzeņu daļas, vai arī sāk radīt smadzeņu tūsku, kura tad sāk radīt šīs
pazīmes, kuru dēļ cilvēks pamana, ka kaut kas nav kārtībā.